Grupa ar sēnītēm. Gaļiņas. Savienoju krabi ar šiem kociņiem, kurus nu pat nosmailināju. Tā. Šķiet, ka es pabeidzu. Centrs ir smags, nevaru viens uzcelt. Vajadzētu piemērīt, bet es nevaru. Kāda mierīga augusta diena. Neviena mākonīša. Tikai kļaviņa šalts vējā. Jauco ar lapeni pa detaļām. Samarķēju visas detaļas. Tā jau likās, ka tapas būs piebriedušas. Nevar izjaukt tejo sienu. Kurš ir nepārliecināts kaķīts? Notīrīšu detaļas ar benzīniem. Jā, eksāžu bremzītes notīrītas kāds 50, kādus 35 gadus. Šeit trūks detaļa. Tā strādā eksāžu. Šāds melns rāmītis. Man nav instrumenti, lai pievilktu šo monobloku. Mēģināšu iespēķot šo aploci pēc stenda. Nu, nezinu, kā man sanāks. Man liekas, ka man nesanāks. Šobrīd ir miskasta, bet man vakar sanāca iespēķot tos ritiņus. Tas bija ļoti vienkārši patiesībā. Viņi tikai jāsaregulē. Rumbiņa, jaunā rumbiņa. Šitā ir Shimano. Aizmugurē ir Force, jo viņām nebija divas Shimano. Nu, tāds izskatās melnbaltais nelietas pagaidām. Melnais atriebējs, tumšais ķēniņš. Ļoti labi izskatās šis te monobloks vecajā rāmī. Dabūju šo atslēdziņu vietējā veikalā Rezeknē arī ir velo veikals, Velo Moto saucās. Jaunas krosītes, gofras vecās, stūres iznesumā. Uzlikšu veco. Riteņi jānotaisno. Alus atved piciņas. Skatāmies no laiva mājas. Un tad nogaršosim. Piciņas jau gandrīz notiesātas. Vičuks atstāts pusratā. Ralva taisam pūri lādīti. Piciņas beidzās. Kāda šāda lādīta sanāca. Tad varēšot attaisīt. Tas uz kāzām. Nu un tā mēs tev uztaisījām šitādu kastīti. Kura kustās. Halo? Šādi mēs sūtīsim Jānim caur BPD. Uz matu? Nē. Uz tā izemi. Vispār es gribētu uz Mikronēziju. Uz Indonēziju? Mikronēziju. Mikronēziju. Man ļoti patīk. Paldies. Saregulēšu riteņus un aplocis, tā kā profesionālis. Ar savilcējiem. Tā kā profiņi dara. Pirmās rotācijas ir aizgājušas. Gatavojos braukt uz Rīgu un uz Somugru filmu festivālu. Esmu gandrīz restaurējis Ričuku, tikai nevar riepas piepumpēt. Jaucu ārā cilni. Kur kājiņa jau iznāca. Galva. Galva arī ko. Te jau ir lapeni citā vietā. Jau gandrīz salikusies. Liekam tālāk. Sākām jau likt jumta latiņas. Bet uznāca draņķis lietus, jo Heidi ir ārā. Štāds ir centriņš. Štāds apurīt, tā jāpaņem. Paņemam. Tur. Un bišķiņ roka jāpieliek. Diametrs 4 metri. Man ir šāda kafijas krūze, diezgan tāda apjomīga. Šāds ir mazais jumtiņš. Šitā viņš savilcies ir. Misters Vitālis sataisīja. Tur mēs viņu uzvilksim augšā, kad izstumsim. Sadzām apteni ar šādiem tentiem, jo visādi lietiņi solās.
Smiļģi iela. Šādā vietiņā viss notiek. Un šeit, šajā mājā pa kreisi, laikam kādreiz dzīvoja Krišāns Valdemārs vai kaut kas tāds, nezinu. Aizmiršu, un tā izskatās. Tas par tāds diezgan nolaists mājiņas ar retiem izņēmumiem. Šis būtu izņēmums, drīz arī šis būs izņēmums. Atradu šādu arbūzu istabas stūrī. Čau, arbūzu! Tā izskatās otrajā dienā. Pabeidzām mazo jumtiņu. Un tā ir no iekšas. Uzlikām prezentu atkal. O, es rakstu tā kā leņķis nav pareizi. Sataisīju šādas tapiņas. Tās tapiņas ir ielīmēsies, kur nevarēja līdz dājies pēc līmi turies šīs tapiņas. Itālijas taisa tapiņas arī. Reku kiksīts ir uz sētas balansē. Čau, kiksīt! Kurš ir balansētā kaķīts? Tu esi balansētā kaķīts! Jā!